Šodienas jautājums ir par frames per second, jeb fotografēšanas ātrumu. Ir daži fotoaparāti, kas fotografē ātrāk par citiem, un viens no pārdošanas trikiem ir tāds, ka daudziem fotoaparātiem ir 2 reizes lielāka cena dēļ tā, ka viņi fotografē ar vairāk kadriem sekundē nekā mazliet lētāk fotoaparāti. Manā skatījumā ir tā, ka labāk ir tomēr fotografēt pārdomātāk, bet nofotografēt vienu labu bildi nekā nofotografēt 5 līdz 10 bildes sekundē, bet visas pilnīgi garām. Tāpēc es jums iesaku neskatīties uz tiem krutējiem fotoaparātiem, kas fotografē vairākus kadrus sekundē, bet vairāk skatīties uz mazāka līmeņa kamerām, tādām kā 650D vai 700D, kur fotografēšanas ātrums ir tikai kādi 3 kadri sekundē. Tas ir pilnībā pietiekoši. Es pats fotografēju vairāk kā 7 gadus, un es gandrīz nereizi neesmu lietojis savas kameras ātro režīmu, tāpēc, ka vienkārši tas nav vajadzīgs. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu rakstiet komentāros zem šī video.